Ķepu. Nu redz, jā, malāc. Sveiciens, man sauc Ieva Adams, un man šodien bija tas gods runāt ar Eiropas parlamenta deputātu Ivaru Ījabu, ko es pazīstu sen, un no tās puses, no kuras jūs pat nevarat iedomāties, no Mežaraga puses. Jā, ir tāds instruments, ar kuru agrāk Ivars aizrāvās, un tagad šis instruments ir politika. Politika pieprasa tikpat ilgu spēlēšanu, piemērošanos, pielāgošanu, uzskaņošanu, un, godīgi jāsaka, šis bija viens no tiem politiķiem, ar kuru man patika pasmieties. Reizēm mani jautājumi bija nopietni, pārsvarā nenopietni, bet vislabāk man patika runāt par inovācijām, par to, vai Latvijai kas draud, un ja jā, tad tieši ko Eiropas parlamenta deputāti, ieskaitot Ivaru, spēja darīt lietas labā. Runājām arī par zinātni un par to, kāds maz zinātnieku terārijas atrodas Latvijā. Par citām lietām klausies šajā podkastā. Pirmkārt, es atceros, kā tu skraidīji ar Mežaragu pa Mūzikas akadēmiju, kad es tur mācījos muzikoloģiju. Tagad mēs atkal esam kolēģi, jo mēs esam kolēģi pasniedzēji. Tikai lūk, līdz Latvijas universitātei es vēl neesmu nonākusi. Kur tu pasniedz? Arī savā turībā Ismā. Tu visos trīs tā kā pastāvīgi esi uz vietas, tad tā kā viņiem, jā? Forši. Tu joprojām pasniedz politoloģiju, vai ne? Es esmu pie politologiem, jā, un man ir tā nedēļa iekārtot tā, ka es pirmdienas pēcpusdienās pazūdu uz to savu Eiropas parlamenta darbu, un tad es esmu ceturtdienu vai piekdienu atpakaļ, un tad man ir pirmdienu rīti, ir LU. Jā. Es esmu palaidusi politisko interesi pašplūsmā, diemžēl. Tāpēc man ir jautājums, ko jūs īstajā Eiropas parlamentā darāt? Un cik daudz Latvijai vispār tur ir teikšana? Politika, par ko tas vispār ir? Tas ir par tādām lietām, kas ir jādara kopīgi, lai mēs varētu, piemēram, kopīgi nosfaltēt ielas, kopīgi uzcelt bibliotēku, kopīgi samaksāt skolotājiem. Ir lietas, kas ir jādara pašvaldības līmenī, ir lietas, kas ir jādara valsts līmenī, un ir lietas, kas ir jādara kontinenta līmenī. Saprot, tas ir, tas kontinents, mums ir tā Eiropa, kur mēs mēģinām kaut kādas šīs lietas tad arī īstenot. Šī brīža, protams, lielā aktualitāte ir drošība. Ukraiņiem ir vajadzīgs tik daudz artilērijas lādiņu, lai viņi varētu atvairīt Krievu uzbrukumu. Eiropa to nespēja sarežģot, un beigās mums arī pašiem vajag sev nodrošināt, ja gadījumā notiek kaut kas tālāk. Tas nozīmē, ka ir jādabūna uz kājām strauja aizsardzības industrija, kas to ražo. Šeit? Jā. Tas ir reāli. Tas ir reāli. Tā doma ir, ka ir jādara lietas Eiropas līmenī. Tā kā mēs ar tiem somiem, piemēram, tās patrijas ražojam. Vai ne? Un tas ir tas, ar ko mēs nodarbojamies tajā Eiropas parlamentā, to visu dzīt uz priekšu, lai tam būtu Eiropas nauda. Starp citu, runājot par taviem Latvijas kolēģiem. Jūs esat komanda vai jūs esat individuālisti? Tādā nozīmē, ja parādās kaut kas tāds, kas mums ir visiem, kā Latvijas deputātiem aktuāls, mums nav pilnīgi nekāda problēma satikties, izrunāt, vienoties par lietām, ko mēs darām katrs tajā savā grupā. Iedomājies, tur ir 720, vai ne? Tie latvieši izšķīst, vai ne? Un tur mēs, lai neizšķīstu, mums ir jābūt spējīgiem koordinēties. Kas šobrīd notiek ar Latviju kā tādu vārīgu punktu Eiropā? Cik ļoti citi Eiropas parlamentārieši pievērš mums uzmanību, domājot par to, ka mēs varētu būt nākamā plānā vieta, kas plīsīs? Pirmkārt, pēdējos 3 gados kopš Krievijas pilnapjoma agresijas sākuma tas ir mainījies, un kopumā, protams, mēs esam palikuši drošāk kaut vai tajā ziņā, ka mēs paši vairāk ieguldam, un par ko varbūt netik daudz runā. Latvijā ir arī krietni vairāk sabiedroto karaspēka. Tie ir ļaudis, kas ir NATO sabiedrotie, kas ir gatavi mūs sargāt, un viņi ir patiešām labi un spēcīgi. Tur tādā ziņā NATO to uztver nopietni. Ja tu vaicā par to Eiropas Savienības formātu, tad tur ir, diemžēl, tā tendence, ka ļoti daudziem vārdos jau, vārdos jau visi ir tādi ļoti par drošību pret Krieviju un tā tālāk, bet darbos tur ir ļoti daudz, kas grib atgriezties pie tāda biznesa as usual bišķiņa, vai ne? Tur ir jāstrādā. Ja gribētu Eiropas saņemties, viss sen būtu beidzies. Kāpēc nekas nenotiek? Tā ir taisnība. Teiksim tā, diemžēl Eiropā tās 27 valstis šobrīd dzīvo ļoti atšķirīgi izpratni par apdraudējumiem.
Bet tās 27 valstis, tas ir mūsu uzdevums runāt ar kolēģiem un pārliecināt viņus, piemēram, ka tur Spāņiem ir jāiegulda vairāk aizsardzībā. Labi, mēs runājam, bet vai viņi to ņem galvā? Viņi to ņem galvā tajā mirklī, kad viņiem atgādina par, piemēram, tā paša Trumpa personā. Un nav jau tā, ka... Raustās Spāņi no Trumpa? Jā. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka no Trumpa raustās diezgan daudzi. Bet, protams, ka tas fokus ir uz Ameriku. Mēs drošības ziņā šobrīd tur pūšam vaigus, un arī nauda tur dalību valstīs ir vairāk, bet skaidrs, ka mēs no amerikāņiem esam atkarīgi. Tā tad vienmēr sakot, tu lavierē. Es runāju ar kolēģiem, meklēju līdzīgi domājošus, jo tic man, tur ir tādas valstis, ar kurām mēs ikdienā Latvijā nedomājam kā par saviem tuviem sabiedrotiem. Piemēram, rumāņi. Viņi ļoti labi uztver to, ka viņiem nav sauszemes robežu ar Krieviju, bet viņiem ir jūras robeža. Un tā jau tāpat tās, ka viņi tur sāk alēties, tie Krievijas kara kuģi. Tad tu vari iedomāties, kā to piedzīvo rumāņi ar visām savām. Un līdz ar tie ir sabiedrotie. Citos jautājumos mums, protams, ar Ziemeļvalstīm ir ļoti labi sadarbība, jo tu vari iedomāties arī, ka Somi, Zviedri, tās ir tās valstis, kuras ir iestājušās tikko NATO, un tas nav formāli, jo viņiem ir baigi labie bruņotie spēki. Īstenībā gan vieniem, gan otriem. Un tur tādā ziņā ar viņiem ir par daudz ko iespējams runāt. Ir citi jautājumi, kur mums ir citi sabiedrotie, jo, piemēram, mēs mēģinām to Eiropu arī padarīt tādu sociālāku. Tur, piemēram, minimālās algas, kaut kādi minimālie sociālie standarti, nodarbinātībai un tā tālāk. To mēs darām. Tur mums Ziemeļvalstis nav baigie sabiedrotie, jo viņiem tas neinteresē. Viņiem tāpat ir labi. Labi, vēl viens tāds stulbs, tīri matemātisks jautājums. Ja visa pasaule ir metusies palīgā Ukrainai un viņi nespēja uzvarēt vienu valsti, kas ir Krievija, kas ir liela, bet visa pasaule it kā palīdz, izņemot dažas lielu valstis, protams, tad kā mēs vispār varam cerēt, ka ja pēkšņi nedodies kaut kas notiks ar Latviju, ka viss tevis minētais palīdzēs kaut jau kā? Tu zini, pirmkārt, tas nav tikai jautājums par to, cik mēs palīdzam Ukrainai. Tas ir jautājums par to, ka, piedošana, Krievija joprojām ir valsts ar lielāko kodolieroču arsenālu pasaulē. Un tas nav kaut kāds tur Trumps vai Baidens. Es atceros, ka 2014. gadā tajā mirklī, kad Krievija pirmoreiz iebruka, Ukraina anektēja Krīmu un, kā saka, izraisīja to, atbalstīja konfliktu Donbasā, tad bija ļoti skaidra atbilde no tā brīža Amerikas prezidenta Baracka Obamas, kurš teica, jā, protams, ka man uztrauc, kam pieder Krīma, bet man vēl vairāk uztrauc atombumbu uz Manhetenas. Un tā ir viena no lietām, kas, diemžēl, nav atcelta. Ja tu vaicā par to, kas ir tā ķīla, kāpēc Latvijai ir jājūtās drošai NATO ar mūsu sabiedrotajiem, cita starpā viena no lietām, ko mēs, manuprāt, nepietiekoši pieminam ikdienā, tie ir, es atvainojos, Latvijas zaldāti, kur ir gājuši bojā NATO misijās. Tas ir, piedošana, mūsu ieguldījums. Tāds pats ieguldījums, jebkurā gadījumā, ir pašsaprotams, sagaidāms arī no mūsu NATO partneriem. Tajā mirklī, ka kaut kas tāds notiktu, ka Latvijas armijas un Latvijas bruņoto spēku un NATO bruņoto spēku pamatuzdevums ir kāds? Nodrošināt, lai Latvijai nekad nav jākaro. Tā lielā ņemšanās, protams, kā visos šādos konfliktos, ir starp diplomātiju un atturēšanu. Eiropas stiprā puse vēsturiski ir bijusi diplomātija, un mēs esam ļoti paļaujušies to, ka mēs izrūvēsim kaut kādus konfliktus, vienkārši aizbraucot un sarunājot kaut ko. Klau, runājot par vārdiem un runājot par niknējumiem un runājot par sociālajām izpausmēm, mēs esam kolēģi vēl vienā jomā. Proti?
influenceri? Tu zini, tā ir lieta, kas paņem zināmu daļu no mana laika. Saprot, tas Eiropas parlamenta darbs ir tāds, ka tu nevari būt kontaktā ar vēlētājiem fiziski visu laiku, jo tu vienkārši esi prom no valsts. Tas nozīmē to, ka tev ir jābūt online, kā saka. Kā tu vispār zini, ko cilvēki Latvijā no tevis sagaida? Cik daudz tev ir vispār iespēja sazināties, uzklausīt? Pirmkārt, tev ir jābūt pašam kaut kādai domai, ko tu tur īsti gribi panākt tajā konkrētajā vietā, šajā gadījumā Eiropas parlamentā. Un kas tas ir? Nu, manā gadījumā tas ir tas, ko jau mēs runājam attiecībā uz drošību, bet tad, protams, viena lieta, kā tu zini, es nāku no zinātnes un no augstskolas, un man, protams, viena no funkcijām ir bijis panākt Eiropas atbalstu Latvijas pētniekiem un inovatoriem, kur mēs gribam panākt, lai tā nauda atnāk vairāk uz Latviju un tiek produktīvi izmantota šeit. Un vai tev sanāk? Jā, ir lietas, kas ir patiešām izdevušās, jo mēs tīri labi zinām, nu, tur ir iedomājies, tur ir gandrīz 100 miljārdi eiro zinātnes naudas. Ja mēs paļaujamies tikai uz zinātnes izcilību un nedomājam par dažādu valstu iesaistu un izklājumu, skaidrs, ka tie 100 miljārdi paliks Sorbonnā, Minhenes universitātē, paliks visur kur, bet mūsu pašu pētnieki no viņas dabūs ļoti, ļoti maz. Tad ir jautājums, kā iestrādāt tajos likumos tādas normas, lai tā nauda nonāktu šeit. Protams, zinātnē izcilībai ir ļoti svarīga nozīme. Bet no otras puses, protams, ka mēs nevaram paļauties tikai uz rietumvalstīm. Mums ir arī pašiem nepieciešams attīstīt savas lietas par Eiropas naudu. Mūsu pašu zinātnieki ir labi un izcili un dabūna naudu no šīs programmas. Tur ir runa, piemēram, mūsu galvenais tāds, ja tev interesē tāds pasaules līmeņa high-tech, tad tas ir kvantu datorika. Tā ir, jā. Tas arī notiek Latvijā. Jā, tev tas ir pārsteigums? Nu, redzi, tieši to es gribu dzirdēt pozitīvas lietas no pirmajām rokām. Mūsu pašu Andris Ambains ir viens no pasaules vadošajiem zinātniekiem šajā jomā, un viņam ir arī tā skaitā par Eiropas naudu izdevies izveidot arī šeit uz vietas tādu ekosistēmu. Mums tāda ekosistēma, tāda pilna ar zinātniekiem ir. Mums viņa ir salīdzinoši maza salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, kas ir reāla problēma. Nav tik daudz vietas, jā. Man ir tāda aizdomā, ka tu ar tādu ironiju pret to visu izturies, bet tā ir nopietna lieta, saproti? Bet kā tu to nolasīji? Mēs gribam, lai šeit, Latvijā, ir normāla ekonomikas izaugsme, kas ir balstīta zināšanās un nevis vienkārši koku zāģēšanā un sūtīšanā prom, vai ne? Un mēs to gribam. Tas bija tas mans jautājums. Tas ir tas, ko mēs gribam. Kas Latvijā sanāktu vislabāk? Mēs beigās darām jau manis pieminētās zinātniskās lietas. Mums ir, kas ir mūsu tie lielie rūpniecības flagmaņi, kas ir labi. Tur arī lietas, kas ir, piemēram, saistītas ar elektronikas ražošanu. Tur daļa no viņiem ir pārcēlušies uz bijušā VEFA telpām, vai ne? Tur pie ASG tilta, kā mēs to zinām. Tad mums ir, protams, arī pietiekoši daudz ko darīt. Ja domā par informācijas komunikāciju tehnoloģijām, mums, kā tā ir... Igauņus jau mēs neapsteigsim. Igauņus mēs patiesībā varētu mēģināt apsteigt atsevišķās jomās. Piemēram? Kuras, piemēram, ja domā par to pašu mākslīgo intelektu, tad mēs tīri labi zinām, ka mums ir arī virkne ar pētniekiem, kas strādā, piemēram, ar tiem lielajiem valodas modeļiem, tā kā Tilde vai tā kā tas universitātes skaitļošanas institūts. Tur mēs varētu šo to darīt. Cits jautājums ir, ka mums ir nevienmēr izdevies panākt to sazobi starp zinātniekiem un valsts pārvaldi, kas ir diezgan liela problēma tajā ziņā, ka mākslīgam intelektam vajag piekļūt datiem. Bet valsts pārvalde tos datus sargā, un tur ir arī, tas ir viens no Eiropas Savienības tādām vājajām, sliktajām izpausmēm, kā mēs esam
ar to datu sargāšanu ļoti daudzas lietas padarījuši neiespējams. Tieši vienkārši tāpēc, ka tur visi GDPR tiek interpretēti maksimāli ierobežojošākā veidā, tāpēc, ka kādam ierēdnim vienkārši ir bail pieņemt lēmumu un kaut ko atļaut, un rezultātā tie zinātnieki, kas varētu kaut ko darīt, beigās to nedara, tāpēc viņiem neļauj. Eiropa taču arī regulē, kāds būs banāna dzeltenuma pakāpe un izliekuma leņķis. Tas ir tur bešķiņi, kā saka, jāuztver. Tas ir jāuztver, kā saka, ar zinām piesardzību, tāpēc, ka tur jau tas stāsts ir pagaidām. Mēs dzīvojam vienotā tirgu. Un ja mēs dzīvojam vienotā tirgu, tad mēs mēģinām kaut kā panākt, lai, piemēram, tas jogurts, kuru tu nopērci šeit, Latvijā tieši tā apmēram tāpat garšo, un tad tu saki, kaut kādi standarti. Bet tā jau tā nav. Mēs, starp citu, mēs to izpētījām pagājušā sasaukumā. Tur bija vesels stāsts par to, ka vai drīkst būt tā, ka viens un tas pats produkts ar vienu un to pašu brendu dažādās valstīs ir ar dažādu sastāvu. Jā. Lūk. Tas tev tā kā patērētājai tā liekas, bet es teiktu, ka tur ir nianses, jo, piemēram, tie ražotāji paši saka, bet saprotiet, vienam ēdājam un dzērējam šeit Latvijā ir arī savādāk garšas uztvere nekā vienam ēdājam un dzērējam Spānijā. Jo tur izmēģināja to, ka piemēram, ledustēja. Kad tu nopērci tādu pudeli Polijā un nopērci tādu pudeli Spānijā, tad Polijā ir 0,5% citronu sulas, bet Spānijā ir 5%. Tas ir 10 reizes vairāk. Vai ne? Lūk. Un tad viņi saka, bet ziniet, tur ir nianses. Piemēram, tie un tie, tur tajā valstī viņi mīl kaut ko sāļāk ēst. Viņiem patīk tāds. Un tu saprāt, tur ir bišķiņ šitas, ka piemērošanās vajadzībām. Jā. Vai tu gribi dzīvot tādā Eiropā, kurā tagad no Briseles regulēs visus jogurtus, piemēram, vai ne? Jā, es tev piekrītu. Regula nozīmē to, ka tu, piemēram, nedrīkstētu laist tirgu atšķirīgus produktus, kas radītu baigos sarežģījumus dažiem ražotājiem. Un reizēm, protams, ka mums ir tā sajūta, ka mūsu te tajā Austrum Eiropā vienkārši tautas valodā sakot čakarē, vai ne? Ka mums pārdod kaut ko tādu nekvalitatīvu. Tad, ja kaut kas tāds ir, tad tas ir jāvēl gaismā. Priekš tā ir patērētāja aizsardzības organizācijas, bet kaut kādus baigos likumus šitajā virzienā pieņemt būs diezgan grūti, jo, saprot, mēs jau arī ir lietas, kuras mēs patērējam savādāk nekā citās valstīs, vai ne? Piemēram, Vācijā, kā tu zini, ir šitas alum, tas slavenais Reinheitsgebot, kas ir, respektīvi, ka viņiem nedrīkst būt alū nekas vairāk kā tikai ūdens, apiņu un iesals, vai ne? Un tāpēc tu tur arī ieej veikalā un skaties, ka tur visi ali ir, ļoti līdzīgi, tur nav kaut kādas visu šitās ipas un visu šitie te, ko mēs te tagad Latvijā lietojam. Tieši tā. Tiešāk sakot, pēdējais jautājums, kurš iedalās divos jautājumos. Es zinu, ka šādas sarunas parasti nobeidzās ar kaut kādu skaistu vēlējumu Latvijas tautai. Es gribu, lai kaut ko novēlu, un otrais, es gribu, lai kaut ko apsolu. Lai es kaut ko novēlu, es novēlu mums visiem šajā grūtajā politiskajā mirklī pasaulē nepazaudēt veselo saprātu, jo, ticiet man, tad būs labi. Šobrīd ļoti daudziem pasaulē veselā saprāta pietrūkst. Ja mums Latvijā izdosies to saglabāt, gan politiķu, gan pilsoņu, gan mūsu cilvēku uzņēmēju līmenī, tad mums arī izdosies izdzīvot šajos, teiksim tā, satricinājumu laikos bišķiņ. Labi, tad es tev piesakošu. Tu esi tik laipni. Man, godīgi sakot, pārsteidz tas, ka tu to vēl nebija izdarījusi. Piedod! Tagad viss ir mainījies. Paldies!